Un, protams, tad, kad viņš atgriežas no armijas, kā jūs domājat, uz kurieni viņš dodas? Iebraucis Rīgā. Nu, uz kurieni viens dzejnieks 70. gados var doties? Tikai uz kafejnīcu, bez šaubām. Uz kafejnīcu, kur jau eksistēja, kur eksistēja jau slavenā Kaza. Vai ne, kas ir tāda maziņa kafejnīca, es domāju, nelielāka par šo telpu viņa bija, ja, tā Kaza. Un patiesībā izrādās, ka viņas īstais nosaukums bija Sputņiks, ko droši vien ne visi atcerās. Ja. Es, piemēram, vispār nezināju, ka viņai tāds nosaukums ir, es viņu tikai uztvēru kā kafejnīcu Kaza. Bet viņa bija nosaukta par Kazu, tāpēc, ka viņai bija šitas tāds kafijas automāts diezgan tāds liels, ja, uz kuru kaut kādiem latīņu burtiem bija uzrakstīts Kazino. Vai ne, nezinu, kāpēc viņš tas kafijas automāts bija nosaukts, bet katrā ziņā pēc šī vārda Kazino latvieši bija viņu vienkārši nosaukuši par Kazu, to kafejnīcu. Ja. Un tur bija, augsti, es nezinu, 4 galdiņi vai 5 galdiņi tādi, ja, kur varēja apsēsties, ja, bet viņa jau darbojās, un jau tā bija vieta, kur satikās šie visi dzejnieki un bohēmisti, ja, un tā kā tajos laikos, kā jūs, protams, saprotat, nebija ne mobīlo telefonu, ne vispār jebkādu citu telefonu, kaut kādu telefonu jau bez šaubām bija dzīvokļos un uz ielām, ja. Bet tā saskarsme un tā satikšanās bija diezgan tāda apgrūtinoša pēc mūsu laikiem skatoties. Ja? Un ja tu biji Kazā, tad tu varēji atstāt šo ziņu, kur tu esi, kur tu iesi un tādā garā. Un tas nozīmē, ka viņi visi, protams, šajā Kazā uzturējās, es domāju, dienu un nakti nē, jo viņus jau tur kaut kādos 10 vai 9 izmet laukā visus, ja. Bet no rīta jau atkal tur kāds noteikti bija un kāds jau zināja, kur kaut kas notiek vai kur ir jābrauc vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Un tā šī Kaza kafija, kā jūs saprotat, maksāja lēti, bez cukura laikam 7 kapeikas, ja? Krūzīte bez cukura un ar cukuru tur, man liekas, 9 kapeikas. Nu, ja gribēja tādu ekstru kā piens, tad 11 kapeikas, ja? Un tādā garā. Tā kā es domāju, ka tā bija tāda ļoti tāda laba vietiņa. Un, protams, eksistēja šīs vairākās kafejnīcas, kas bija Rīgā un kur Andris bez mitas vispār uzturējās un arī visi tie pārējie cilvēki uzturējās. Tas bija slavenais Skapis, kas bija tādā restorānā, pie restorāna Rīgas, tāds bārs, tāds tumšs, drausmīgs, ja, bet, tajā Skapī tur, sakot, pilnīgi visus varēja atrast cilvēkus. Vai ne, jo tā kā kafejnīca Kaza aizvērās jau, teiksim, ap kādiem 9 vakarā, ja, tad varēja doties tālāk uz Skapi, kur atkal varēja sēdēt līdz kādiem 12. Kamēr, teiksim, Skapja slavenā Vallijas kundze, kas stāvēja pie bāra, ja, un apkalpoja tos drausmīgos dzērājus, beidzot izbļāva vispār savu slaveno bļāvienu, mākslinieki, dzejnieki, laulību pārkāpēji, viss, beidzam, šodien beidzat, ejiet visu savām mājām. Tā kā šito visu Andris, protams, tur ir aprakstījis biezā slānī, kā mēs sēdējām visi šajā Skapī un Putnu dārzā vasarā bija Putnu dārs, tāda āra kafejnīca, bija pils kafejnīca vai pie Kārļa, kas bija tagadējā prezidenta pils, tāda terase tur bija, ja, tur arī, protams, visi varēja nepārtraukt satikties un tā kā šīs kafejnīcu tas viss notika tepatās Rīgā centrā, ja, un jebkuru cilvēku tu jebkurā vienā no šīm kafejnīcām, protams, varēja satikt un varēja momentāli sarunāt ar viņu, kur iet un ko darīt un uzzināt, kas te notiks īsti. Tā, bet es visu laiku meklēju šo savu dejoli, ko es gribu jums 43. jā. Nu, un, protams, kad Andris bija, kā jūs droši, ja jūs esat par viņu kaut ko vispār dzirdējuši,
viņš bija nenormāls meitu ģēģeris. Neprātīgs sieviešu mīlētājs. Un es nezinu, cik viņam tās sievietes dzīvē ir bijušas, noteikti 100 tas to varētu skaitīt. Bet arī ir jāpiebilst uzreiz, ka jā, lai gan viņš ļoti daudz mīlējis ir dažādas sievietes, viņš viņas ir mīlējis. Kaut vai tās ir 5 minūtes, ja? Kaut vai tikai vienas nakts garumā. Bet nekad viņš, sievieti vienkārši, es atvainojos, nepaņēma vienkārši plika seksa dēļ, ja? Bet vienmēr viņam bija kaut vai drusciņi, bet jūtas pret to meiteni, ja, ja pret šo sievieti, ja? Un es saku, kaut arī tas varbūt vienas nakts garumā tikai, ja, bet vienalga viņš izturējās un pateica viņai kaut ko un lika viņai justies tā, kad jā, ir mīlestība, ja. Un tas, man liekas, ir ļoti tā jauki. Ja, un vienkārši nosaukt viņu par tādu pliku meitu ģēģeri arī, īsti nav tev, jo viņš arī, piemēram, šeit raksta: tur es uz īsu brīdi iemīlējos mazā ebreja meitenītē Betijā, kurai tolaik bija kādi 18 gadiņi. Šķirstu savu 70. gadā iznākušo grāmatiņu, uzdāvina man tīru sniegu. Un jā, atmiņa man tomēr neviļ. Betiņai bija 18 gadu. Un te ir šis dzējolis. Tavi mati kā dienvidu nakts, kurā es peldējos pērn. Mana mazā ebreja meitene, pusē sieviete, pusē bērns. Tavas rokas kā jūnija pļava, pēc ražana lietus svaiga. Mana mazā ebreja meitene, vēl neapbružātais maigums. Aiz loga krīt skumji sniegi, kā stundas mūžībā krīt. Basām kājām pa sniegu staigā mūsu pirmais kopīgais rīts. Aiz loga krīt skumji sniegi, pēkšņi šķiet tie uz augšu krīt. Un dienas, mēneši, gadi atpakaļ rit. Tev ir -9 gadi, tu kaila kā pārmetums stāvi. Vēl nepiedzimuši gaidi nāvi. Visapkārt tev nedzimuši bērni, savu piedzimšanas dienu meklē, pelēkus dūmus dūmeņi vemj, krematoriju pekle. Aiz loga krīt skumji sniegi, tava galva uz mana pleca, mana mazā ebreja meitene, -9 plus 18 gadus veca. Vai nav skaists dzējolis? Tiešām tāds ārkārtīgi jauks, mīļš, ja, un arī savā ziņā ar tādu kaut kādu tādu vēl citu domu apakšā, ja, gan viņa mīlestība pret šo meiteni, gan arī vēl kaut kas cits. Tā kā es domāju, viņam tas tomēr ļoti kaut kā labi padevās, man liekas, šie dzējoļi, ja, un ļoti žēl, ka ir tikai šīs 2 grāmatiņas. Un šajā 89. gadā, 89. gads, protams, jau bija tāds, ka jau viss tā trīsuļoja, ja, mūsu Latvijā, ja, un visi jau bija, tā teikt, starta pozīcijās, lai dotos kaut kur projām no Padomju Savienības un tam līdzīgi, bet tomēr 89. gads vēl bija diezgan tāds, ka vēl darbojās visi padomu likumi, ja, un nekādas vēl tādas milzīgas trakulības atļauties nedrīkstēja tā tik vienkārši. Un šī grāmatiņa, kas saucās Patvērums, viņai uz vāka, uz paša vāka, kas arī diezgan neparasti, parasti uz vāka dzējoļus nepublicē neviens, ja. Ir viens tāds diezgan interesants dzējols, ko es arī mēģināšu nolasīt. Noriet saule pret Dievu kalnu atskatīdamās. Es tajā saulē savu Latviju redzu, kā sievieti gaidībās. Mēneši, gadi vai gadsimti, gan jau tas bērniņš šai saulē nāks. Aizlaikos aizsācies, tomēr par mums daudz varošāks. Tā mēs te sēžam saulē acīs, sava gadsimta ieņemtie. Ne jau ezerā, tieši mūsos, apaugļota saule riet. Arī diezgan tā drosmīgi, es teikšu, ja, šajā gadā. Protams, jau drusku varēja kaut ko atļauties, ja.
Bet tomēr tā nopublicēt šādu dzējoli taisnības grāmatas vāka ir diezgan tā. Lai ne, visi jau tik drosmīgi nebija. Pie tam šajā grāmatā Andris pats arī atzīst to, ka viņš nav bijis nekāds īpašais drosminieks, lai pretotos šai padomju varai vai kaut kā tam līdzīgi. Ja? Un es arī atceros, ka viņš nebija nekāds tur baigais, kas, teiksim, izrautu sarkano karogu un tagad kaut kur dotos. Nē, viņš nebija tāds. Ja? Es domāju, ka viņš vairāk tiešām ar šo savu dzīvesveidu, kas nepakļāvās nekādiem padomju tādiem rāmjiem, ja? Viņš ar šo savu dzīvesveidu kaut kā pretojās visai tai lietai. Ja? Un iespējams arī, kad visa šī bohēma, protams, kas tajā laikā valdīja visapkārt viņam un šajās kafejnīcās un dzīvokļos, un ka tas, protams, bija šis pretošanās veids, kas tagad tiek daudz cilvēku to atcerās, bet tas tā tiešām bija. Ja? Jo neviens jau tā teikt nebija idiots, tāpat jau visi saprata, kādā režīmā mēs dzīvojam, ja, un lai gan tiesa gan nevienam nebija ne mazākās nojausmas, ka tas kādreiz varētu beigties. Teiksim, 70. gados, kad bija pati smagākā stagnācija, man šķiet, padomju valstī un arī Latvijā tā skaitā, ja, kad tāda lieta kā kaut kāda atmoda, ja, nu, es domāju, ka ļoti mazi bija tie cilvēki, kas uzskatīja, ka kaut kas tam līdzīgs varētu beigties. Ja, un ka šī milzīgā valsts, kas bija Padomju Savienība, varētu sabrukt. Vai ne? Tā kā atlika tikai viens – dzert, rakstīt dzejoļus, tikties ar draugiem, mīlēt viens otru, ja, un kaut kā viens otru atbalstīt, vai ne? Un to Andris darīja pilnās burās, tā teikt, ja, un izmantoja visus iespējas, lai, teiksim, es, piemēram, arī nevaru pateikt, vai Andris Bergmanis, piemēram, ir bijis vispār ārzemēs. Tu nezini arī? Man šķiet nav bijis, jā. Man šķiet, ka viņš pat arī mūsu laikos tā arī neaizbrauc nekur. Viņam nebija pases. Nu jā, viņam nebija pases, jā, protams, jā, jo tur ir atkal dokumentu kārtošana un nezinu kas, jā, un protams, kad es domāju, viņš ļoti daudz ir braucis pa Padomju Savienību, jā, viņš ir bijis visādās vietās, jā. Un Maskavās, Ļeņingradās un visās tur tālajos austrumos, un kur tik viņš nav bijis, ja, bet ārzemēs tā arī viņš nekad laikam arī netika, jā. Bet nekad es neesmu no viņa dzirdējis, ka viņš būtu gribējis vispār braukt, ja. Nekad. Jo viņš bija tāds tipiskais, tāds ļoti lokāls dzejnieks un lokāls cilvēks, jo viņš arī nevienu svešvalodu, cik es zinu, nezināja, izņemot, protams, krievu valodu, ja. Un arī nevēlējās tā īpaši tur iedziļināties vai zināt, ja, bet šo Latvijas, teiksim, kultūru un dabu un cilvēkus, tos viņš pārzināja perfekti, ja. Tā, cik ir pulkstens? Man ir jābeidz. Man sen ir jābeidz, bet es neesmu vēl ne pusē. Bet, nu, tāda ir tā dzīve, jā. Labi, nu, tad es arī beidzu. Ļoti žēl, tāpēc, ka ļoti daudz vēl kaut kas bija. Bet vienīgais es gribu pateikt, ka ja kādreiz mūžā mēģināsim izdot šo grāmatu, es visiem iesaku viņu izlasīt. Es viņu varu, starp citu, izlaist pa visu internetu to grāmatu gal galā, jo viņi ir interesanti, jā. Viņi ir interesanti, jo tur ir tiešām dokumentāli tie 70. 80. gadi, ja, ar visiem cilvēkiem, ļoti interesanti. Vienīgi vajag laist grausīm to, ka viņi nepārtraukt dzer. Labi, paldies jums, ka jūs klausāties.